varbūt arī nākamajos pagarinājumos būs jānoskatās no rezervis soliņa, bet Sandrīna Grudāja ir nostājusies uz soļmetienu līnijas. Tas nav pats sliktākais, kas var būt Latvijas valstsvienībai. Viņai šodien 4 no 7, ties pēdējie 2 bija precīzi. +2 Latvijai 17,7 sekundes šajā pagarinājumā vēl jāspēlē. Skatīsimies, kas notiks. Es domāju, treneris Dikalakas vēl deva vadošos norādījumus. Jā, nu, otrais soļmetiens nav precīzs. Ja tas nav precīzs, tad, protams, nebūs iespēja paņemt minūtes pārtraukumu. Ja būs, tad Dikalakas noteikti atkal domās, ko, kā, kas jāspēlē. Bet redzat, Sandrīnas Grudā statistika 5 no 8 sodiņiem realizēt 72%. Augstasinīgi darbojās izšķirošos brīžos. Grudā apsolījām vārīties kā traki. Grudā jāmet garām, tu esi labs spēlētāji, bet citreiz jāmet iekšā. Paldies, Sandrīna, izcīna atlikušo bumbu aizsardzībā Latvijas valstsienību. Strīdus bumba un tā nonāk Latvijas izlases rīcībā. Atceries Arvīts šo ļoti svarīgo strīdus bumbu, ko ieķērās rokās toreiz, ja nevaldos Gunta Paško Grudā, kad viņi izcīna atlikušo bumbu, tad nonāca bumba. Toreiz atkal Latvijas izlase, bet tomēr nē, jā, Latvijas izlasē jābūt bumbai. Un, zin kā, Latvijā tā strīds bumba, tā ir tāda kutelīga situācija var sanākt, zin kā, viss tāda jūtīga un tā, nu. Ar bumbām Kir pret viņu mēra. Sekundes rīt, 12. Un beidzot pārkāpt noteikumu pret Elīnu. Tas ir iespējams labākais atrisinājums priekš Latvijas valstsienības. Elīna šodien realizēs 2 no 2 augstasinīgi. Kopā Latvijas valstsienībai 9 no 13. Ďumērai arī šī spēle beigusies, vienai no pretinieču līderiem. Šodien viņa gūst tikai 2 punktus, izdalījusi 6 rezultatīvas piespēles, realizējusi 1 no 12 metieniem.